mūzikas mākslinieks. Man ir sajūta, ka šī nākamā kategorija varētu būt kapibaras mīļākais žanrs. Es nezinu, kāpēc. Man ir tāda sajūta. Metāla mūzika. Ne? Absolūti. Es arī redzu to, jā. Kapibara vienkārši tajā laivā. Jā. Lūdzu, skatāmies. Nu, mēģinām. Tā. Jā, es varu pieturēt balvu. Jā. Nu, mācēs izrunāt. Mēģināsim. Gada metāla mūzikas mākslinieks Ohre! Ohre! Eksperimentālā metāla grupa Ohre aizvadītajā gadā izdeva 3. studijas albumu Asni. Tas ir noslēdzošais albums triloģijā par ķīmiskajiem elementiem - skābekli, ūdeņradi un oglekli. Albuma prezentācijas koncerts Dārdēja bārā Aleponija un vēl 5 kvartālus tālāk. Krista! Labvakar visiem! Dzirdat mani? Pirmkārt, liels paldies žūrijai par šo atzinību. Milzīgs prieks, kad beidzot metāla mūzikai ir sava kategorija. Tas patiešām ir liels pagodinājums, un mēs katru reizi novērtējam, ka mūsu mūzika ir sasniegusi vēl kādu un aizkustinājusi. Liels paldies mūsu skaņu inženierim Jānim Kalvānam, kurš palīdzēja atrast skaņu pēdējiem albumam. Paldies Gatim Krievānam, kurš palīdz šo skaņu atrast katrā koncertā. Un paldies māksliniekam Aigaram Opinsānam par mūsu vizuālo tēlu. Un vislielākais paldies mūsu klausītājiem, ka nākat uz koncertiem, atbalstat mūs un dzīvojat ar mūsu mūziku. Es gribu atsaukties uz Jāņa Šepkeviča vārdiem, ka viņš sākumā teica, šie burti apzīmē māti, mīlestību, mūziku un mākslu. Un es gribu teikt, nākamgad vajadzīga gada mākslinieka dizainera nominācija, un, jo mūzika un māksla ir vienota pasaule, uzteicam troksni visiem māksliniekiem. Mīļi sveicam Ohri un liels paldies jums! Fantastiski!